sauc Edīte, un šis ir kanāls par adīšanu un ne tikai. Tātad es nolēmu pieslēgties un sākt tomēr filmēt to vlogu, jo savādāk, kad sakrājās tie daudz procesi, tad pēc tam ir tā pagrūtāk. Tātad vakar es adīju šo te džemperi, un šodien es arī pieadīju drusku vēl klāt kādu gabaliņu, un tagad ir laiks tā kā piemērīt, lai pārbaudītu to īsto garumu, jo man liekas, ka te var jau sākt adīt gumiju. Dūda, 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 dūdiņa. Ļoti atvainojos, bērnam nāk tagad zobi ārā, līdz ar to viņš ir nedaudz pārāk aktīvs. Tātad atgādinu, ka es adu šo džemperi no 100% organiskās gazas kokvilnas, bet cilvēki saka, ka Facebookā, ka tādas dzīves nesot, nesmu skolnas tā bija, tāpēc, nu labi, lai priekš manis, lai paliek tā, ja? Kā tur ir patiesībā, to es nezinu. Nu, un klāt pievienoju es lureksu, kuru šobrīd nevar redzēt, jo nav pietiekoši tas apgaismojums, ir apmācies. Un līdz ar to mēs tikai varēsim redzēt, kad es viņu nodemonstrēšu gatavā veidā, tā kārtīgi kaut kur ārā skaistākā tādā vietā. Adatas es izmantoju 3 mm. Dzija varētu būt pati dzija kokvilnas 100 gramos 1000 metri. Tā, cerēsim, ka es vismaz varēšu nofilmēt līdz galam. Iedevu viņam kaut ko tādu interesantāku, lai viņam tā kā novērstu uzmanību savādāk. Ja es tagad to nefilmēšu, un ja es sevi neiemācīšu filmēt uzreiz laicīgi, tad pēc tam atkal būs tās problēmas, ka atkal netiks filmēts un tam līdzīgi. Tātad es uz apkaklēju uzmetu 120 valciņus. Un man šeit ir 4 reglāna līnijas, un uz vienu reglāna līniju man iet 2 valciņi. Tas kopā sanāk 8, ja? Pēc tam, noņemot nost tās reglāna līnijas, paliek 112 valciņi. Un tos dala mugura 40, priekša 40, piedurkne 16, un otra piedurkne arī 16. Pieaudzēšana notika man katrā rindā un pirms un pēc reglāna līnijas. Un es adīju ar pieaudzēšanu, kamēr man uz ķermeņa bija 188 valciņi un uz rokām 70 valciņi. Tātad sanāk mugurā 94 valciņi un priekšā arī 94 valciņi. Pēc tam es veicu 7 cm muguras paaugstinājumu, turp un atpakaļ adot. Un padusēm es uzņēmu 6 valciņus katrā pusē. Tātad uz doto brīdi sanāk no padusēm līdz lejai man ir 34 cm. Un platums ir 35, bet es domāju, nu kopā, ka varbūt jau ir tas brīdis, ka varēs jau gumiju sākt adīt. Nē, 32 man ir garums. Kaut gan teorētiski domāju, varbūt, ka varētu jau pielaikot un paskatīt, un varbūt iespējams es jau varu sākt adīt gumiju, un tad jau beidzot klāt ķerties rokām, un tuvākajā laikā jau cerēt uz gatavu darbu. Tas jau arī jautājums, cik man atļaus un kā atļaus, ja, jo bērnam zobi nāk ārā, un paši saprotiet, ja ir mazi bēbis, tad ir kā ir ar to visu. Un tātad kopējais garums tagad sanāk kaut kādi 56 cm kopā ar apkakli ieskaitot. Lūk. Bet es ielikšu bildi uz pagaidu variantu, kā man uz doto brīdi tas viss izskatās. Tāda darba procesā uzņemta bilde, kā saka. Un jā, tad jūs varēsiet ievērtēt, kā vispār tas viss izskatās un kā mums patīk.
Tātad, un es vēl iesāku vēl vienu lietiņu adīt, nu kā pabeidzu vienu zeķi un sāku nākošo. Un tūlīt pacentīšos jums parādīt uz to brīdi, kā man viss izskatās. Tātad es sāku adīt no purngala, tā ir zeķu dzija, 100 gramos 420 metri, uzmetu sākumā 8 valdziņus uz 2 adatām. Nu, es pacentīšos kaut kad, kad man būs iespēja bērns ļaus, ja, nofilmēt, kā es iesāku adīt zeķi no purngala, ja. Tātad, un tad es adīju līdz 28 valdziņus katras adatas, katrā 4. rindā pieaudzējot. Tāpēc tam es adīju 28 rindas papli, un tad tālāk jau es sāku adīt šeit to papēdi, kur tu sākumā tā kā uz vienas adatas atzīmē 2 valciņus, un tad katrā 4. rindā starp tiem marķieriem, jā, kas ir tie 2 valciņi, jūs pievienojat valciņus, un arī kopā kaut kādas 28 rindas tas viss notiek. Nu, tad kā bumeranga papēdim, jā, ar apmetumiem, tā kā samazinu tos valciņus. Nu, tādā veidā arī veidojās tas paaugstinājums zeķei, ja kas, ko es arī nebiju iedomājusies, ka tāds tomēr šeit ir, bet ir, nu, es pati nesen tik sāku šāda veidā metodi piekopt, līdz ar to es īpaši nebiju to ievērojis. Nu, un jā, un kāda bēda ir, te es apmēram samērīju, cik ir mana zeķēji tas stūms, lai saprastu, cik augstu to adīt, jā. Nu, lūk. Un ko es gribēju pateikt? Man jau te gribējās cerēt, ka man sanāks 2 pilnīgi konkrēti vienādas zeķes, bet, diemžēl, liktenis lēma savādāk. Es biju attinusi vaļā to kamolu, viss bija tīts, viss, un beigās, kā redziet, tomēr sākas savādāk. Ja tur sākas ar gaišu zilu, šeit sākas ar zaļu, tad tālāk iet zils. Kaut gan rekur tālāk arī iet šitāds, jā, zils kā tur, bet, nu, labi. Es vairs negribu neko mainīt, lai tās zeķītes paliek. Man tomēr ir 12 gadus vecs puika, līdz ar to viņam arī varētu noderēt tās zeķītes, jo tas ir 38. izmērs. Adatas 2 mm, jā, citas es neizmantoju, lai adītu zeķes. Tātad adatas 2 mm, un tā, nu, mēs šodien darbojamies. Un rekur ir viens dzīves atlikums, un rekur otrs dzīves atlikums. Šodien, lai cik lieliski visu var redzēt, kad nav saule, jo iepriekšējais video iznāca tāda paslikta kvalitāte manā skatījumā. Nu, lūk, un tūlīt parādīšu, ar ko es taisos nodarboties vispār šodien. Nākošo procesu. Cik daudz, es nezinu, bet es jums parādīšu, lai varētu saprast vispār, ko es šodien vēl plānoju. Un tad jau rītdienas gaismā es varēšu uztaisīt skaistu bildi, lai varētu vispār redzēt, jā, kas tur, cik bija un kā ir. Tātad es neko tā īsti nestāstīšu. Es jau iepriekšējā vlogā jau par šito izšūšanu izstāstīju. Precīzi, ja par radīšanu es īpaši neko nestāstīju, tad par izšūšanu. Tieši par šo es ļoti konkrēti izstāstīju visu informāciju vajadzīgo, teiksim tā. Nu, lūk, un labākajā gadījumā, jā, gribētos šito visu aizšūt ciet, lai jau varētu sākt jau nākošo blakus, jā, un iet tā smuki uz augšu. Nu, man tā gribētos, bet kas sanāks, to es vēl nezinu, tas ir jāskatās. Bet, nu, lūk, jā, ar laiku būtu jānopērk arī šitas rāmis tāds lielāks, tāpēc, kā uz to brīdi
ļoti pasmagi, jo viņš pat neietilps pat tā vajadzīgā daļa īsti neietilps. Sanāk vairākas reizes man bija jau viņš tā kā jāpārliek tas rāmis. Lūk, un tā kā tas būs tuvākajā laikā jāatrisina. Un jā, tā kā plāns uz to brīdī mēģināt iespēju robežās, cik man atļaus tātad nodarboties ar izšūšanu. Esmu tagad tā labi nodījusies, ka gribās drusku kaut ko tādu smalkāku padarīt, un kas nav saistīts ar radīšanu vai temporēšanu. Un tas arī pagaidām ir viss, un tiksimies nākošajā pieslēgšanas reizē. Tātad šodien ir nākošā diena jau, 17. jūnijas. Gribu parādīt savu progresu, likšu arī bildi, protams. Un tātad īsumā es izšuvu vakar 274 krustiņus. Un kopā jau tur ir 944 krustiņi. Tātad tas sanāk 0,61% no 100%. Nu, darbs vēl diezgan ļoti ilgam laikam. Un kopā ir 154,000 krustiņi. Jā. Lūk, tā kā darbs vēl diezgan daudz priekšā, diezgan liels. Lūk, tāds ir mans progress par vakardienu. Šodien es pabeidzu puspatenta džemperi un adu palēnām topiņu no Drops U. Nu, to es jums parādīšu jau visdrīzāk piekdien, kad man būs iespēja kaut kur iziet vairāk, vīrs strādās, līdz ar to es varēšu iziet un tā kā nofilmēt un parādīt jums to visu. Nu, lūk, skrienu tagad jau pēc bērna pakaļ. Līdz 6 ir jāizņem, kaut gan dārziņš pēc noteikumiem strādā līdz 7, bet mums liek vienmēr jau izņemt vēlams līdz 6, līdz ar to skrienu pēc bērna. Nu, pēc tam jau gan jau kā es taisīsim, kā vienmēr pa vakariem, un adīt sanāks iespējams jau tikai rīt. Nu, diemžēl nav tā laika, nav tās iespējas tik daudz darboties ar tiem rokdarbiem. Vakar arī tas pārstarā bija, kad bērns mazais aizgāja gulēt. Nu, var teikt, ka visi jau gulēja, jā, tikai vīrs vēl sēdēja tur pie datora un es. Tad es pa to laiku sēdēju izšuvu, kad beidzot visi gulēja, zinām, neviens vairs nemaisīsies, kā saka, un vīrs sēdē spēlē spēli. Un aizrāvos. Jau kājās stāvot, pēdējie krustiņi bija jau tika darināti, bet nu nevarēja atrauties. Tiešām nevarēja atrauties. Un nolēma tomēr, kā ies tie krustiņi, jā. Ja būs haoss, būs haoss. Sākumā mēģināju, kā redziet, tā visu smuki aizpildīt, bet nu gluži tā. Pa tādam principam man, kā saka, tomēr nepatīk. Jo tie krustiņi nav tik ļoti saskatāmi, kā, piemēram, šeit, jā, un tad, kamēr man diegs nebeidzas, tad es blakus ņemu un taisu blakus tos krustiņus, un rezultātā, lūk, sanāk šādi, tā kā izmētāti krustiņi jau, bet, nu, vismaz var redzēt jau, ka ir diezgan skaisti jau uz priekšu pagājis darbiņš, un ko turpināsim izšūt. Un turpināšu jums tā kā atrādīt savu progresu, kā man vispār kopumā iet ar šo visu. Tas arī viss. Tiksimies jau nākošajā pieslēgšanas reizē.
Čau visiem, šodien ir 7. jūlijas. Es tikai tagad varu kaut ko nofilmēt, visu laiku visi mājās, vīram vēl atvaļinājums, vismaz vēl kādu nedēļu, un tad es sapratu, ka man nav variantu, kā iziet ārā un pieslēgties. Tātad, šis ir tas topiņš, ko es adu no Drops U9. 117. krāsa, 3 mm adatas vēlams, es adu ar 2,5 mm, 50 gramos, 125 metri, 100% kokvilna. Tātad uz adatām pašā sākumā man bija 280 valdziņi, un pēc tam samazinājās tātad pēc šitās daļas, jau uz 160. Šeit ir 160 valdziņi tālāk. Tātad man šeit ir uzadīta aizmugure un drusku pietrūka dzie, lai pabeigtu vispār arī priekšpusi. Praktiski palika tāds maziņš gabaliņš palika no abām pusēm, līdz pleciem un pati apkaklē. Viss. Būtu topiņš gatavs, bet, diemžēl, 50 grami pietrūkā. Ko darīt? Gaidīsim, kad būs iespēja nopirkt, un tad arī viņu mēs pabeigsim. Tā, iespējams visādas skaņas, bet, diemžēl, es esmu uz ielas un nekādīgi savādāks nevar nofilmēt. Mājās vispār nav iespējams filmēt pagaidām, tā kā filmējam kā varam, kur varam. Lūk, tāds skaistums ir šeit jūsu priekšā. Tālāk gribu parādīt savu progresu izšūšanā. Iepriekšējo reizi, tātad es noskaidroju, bija 944 valdziņi, kad es jums rādīju. Un tagad kopā ir 1384 valdziņi. Tas ir 0,90% izpildīts darbs, bet kopā vajag cik es toreiz teicu. Labi, nav svarīgi, uz doto brīdī. Tā kā darbiņš vēl diezgan tāds ietilpīgs, laikietilpīgs vēl priekšā, līdz ar to diezgan daudz vēl es jums viņu rādīšu. Lūk. Jā, kad nav iespējas reiz nofilmēt, tad rodas problēmas ar to, ka tu nesaproti, ko tu rādīji, kas un kā, un tad sanāk tāda tā kā putra. Cerēsim, kā drīz virsīsies uz darbu, un tad es varēšu to visu pafilmēt. Tālāk, ko es vēl darīju. Šeit es atceros, ka bija pirmās 2 rindas tikai. Lūk, tagad ir tāds jau gabaliņš no perlītēm uztaisīts, bet, diemžēl, darbiņš vēl tāds priekšā ir, bet nepārāk liels. Tas sanāk šeit, šitas viss pats putns. Pats otrs putns un viss sanāk tikai paši putni. Pārējais viss tā kā nav domāts, te neko nav jādara. Principā piesēsties, izšūt. Domāju, ka nākošajā vlogā jau iespējams jau būs gatavs darbiņš, bet man ir vēl pabeigti darbiņi, tādi lieli darbiņi, kurus es jums parādīšu tad, kad man būs iespēja filmēt mājās. Jo man ir gatavi veseli 3 džemperi, kurus es jums parādīšu, tad, kad vīrs nebūs mājās, lai var kārtīgi nodemonstrēt un tam līdzīgi. Ja? Lūk, tad tik tālu man ir šeit. Tālāk. Vēl 2 darbiņi saistīti ar izšūšanu, ko es izšuvu. Tātad, man šeit, kā es varēju tā ielikot, tātad šajā darbiņā man ir pilnīgi pabeigts pods, un jau ir, kur šitie te vidiņi ir pabeigti.
Nu, tad man te paliek kas, paliek tās zaļās lapiņas, tumši un gaišās, jā, kas te ir. Nu, pašas puķes un arī rāmītes, var teikt. Šitais darbiņš iet uz vairāk uz tā kā darbiņu, kurš būs gatavs pats pirmais no pašiem komplektiem. Nu, un nesaprotu, kas man šeit notika, jā, kas tas ir, no kā. Bet šis audums tiks mazgāts un diezgan neskaisti šeit parādījās jums, jā. Neesmu izšūšanas eksperts, tāpēc krēliskā puse, kā saka, nevienmēr var būt ideāla. Nu, šeit man ir vispār pilnībā pabeigts gaķis, pilnībā viss šeit pabeigts, jā. Kas man šeit paliek pašu fonu izšūt, ka man, protams, nepietiek dzīja, jā, nav, kā es stāstīju, kad komplektā nav pietiekoši ielikta krāsa, jo šeit man ir iesākts, jā, un tas arī viss, cik bija ielikts. Nu, lūk, un, protams, kontūras, jā, vēl jāskatās, kā man tur pašā sākumā, kad es fotografēju, lai saprastu pašas kontūras, kur ir īsti jāliek, jo, kad izšuiet pa virsu jau tām kontūrām, tad jau jūs jau nezināt, kur bija un kā bija. Līdz ar to ir mans ieteikums, pirms izšūt tādus darbiņus, jā, vispirms ir nofotografēt, un tā, kad ir darbiņš izšūts, tad pēc fotogrāfijas jūs varat orientēties, kur ir tās kontūras, lūk. Nu, tas arī ir viss, ar ko es nodarbojos. Šodien pacentīšos pašā vakarā samontēt šo video un izlikt, lai jums jau ir ko paskatīties, jo citādāk es domāju gaidīt, kamēr man būs iespēja filmēt, tas būs pārāk ilgi un, lai nofilmētu gatavos darbiņus, tāpēc nolēmu parādīt to, ko es jums varu parādīt, un pārējo parādīšu tad, kad nebūs vīrs mājās un būs iespēja brīva filmēt. Nu, tas arī ir viss. Spiediet laikus, rakstiet komentārus, sekojiet manām YouTube kanālam, pievienojieties arī Facebookā, kam ir iespēja. Saite būs lejā infoboksā, lejā zem video, ja. Lūk, tā kā vienmēr tā kā droši tur spiediet un atradīsiet manu profilu Facebookā. Nu, tas arī šodien ir viss. Visiem tā.